Labrīt, ļoti liels prieks jūs redzēt. Pasakiet man arī labrīt, lai es zinu, ka jūs man dzirdat un es jūs varu dzirdēt. Labrīt. Labrīt. O, jā, ideāli. Paldies visiem, kas teica labrīt, un paldies visiem, kas ir pieslēgušies. Tad es ļoti ceru, ka jums arī izdevās tikpat labs brīvlaiks kā man, un varēja ritīgi atpūsties, un tad pēc tā brīvlaika ir tā sajūta, ka ir daudz grūtāk pievērsties darbam. Vismaz man tā bija, man arī slinkumiņš pastrādāt. Bet šodien jau ir trešdiena, šodien jau ir vieglāk nekā pirmdien no paša rīta. Kaut gan vienmēr katru rītu ir diezgan grūti pamosties un kaut kā pierast pie cita ritma, droši vien arī jums tā ir. Ja mēs skatāmies, kā mēs šodien strādāsim, tā ielaidīšu arī pārējos, tad es biju arī e-klasē ielikusi grupu darba lapu. Mums būs maziņš grupu darbs. Lai ir vieglāk, ātrāk uzņemt informāciju, lai ir mazāk katram jādara, bet katrs izdara mazu gabaliņu un kopā aiziet ar lielāku informācijas daudzumu. Tā kā tas ir tas, kas būs šodien nepieciešams. Un otra lieta būs tad no sākuma es rādīšu prezentāciju, tad mēs drusku kopīgi parunāsim, un tad mēs sāksim darboties tajās grupās, un par tām grupām tad nedaudz vēlāk. Labi, tad es lieku prezentāciju. Un šoreiz darīsim sekojoši, tā kā tas grupu darbs ir diezgan lielu stundas daļu aizņem, tad es rādīšu to prezentāciju te Zoomā. Un tagad es gribētu, lai jūs visi lēnām sākam pieslēgties fizikai un te čatiņā ierakstam savu variantu, kur Rīgā var dzirdēt atbalsi. Visi varam vaļā čatu un rakstam iekšā čatā. Droši, kur mēs tagad, kad mēs, piemēram, esam Rīgā vai skolā vai kaut kādā citā vietā, kur mēs varam dzirdēt atbalsi? Tā, es arī kurī. Jā, bija uzklādies čatiņš. Baznīca, jā, ļoti labs. Tunelis arī labs. Mājas, varbūt kāds dzīvo, jā, varbūt lielā mājā. Dzīvoklī. Vienreiz varēja dzirdēt, kad bija kluss Vecrīgā. Tukšas telpas. Skaidrs. Telpās ar labu akustiku. Ar akustiku ir grūtāk, tāpēc, ka akustika nozīmē, ka tur labi izplatās skaņa. Tas nevienmēr ir tas, kad labi arī atbalsojās. Lielās telpās, tur, kur var dzirdēt. Jā, dzirde ir nepieciešama, lai varētu dzirdēt jebko arī, tai skaitā arī, protams, atbalsts. Jā, un tad, ja mēs skatāmies uz tām atbildēm, tās atbildes diezgan līdzīgas, jo mēs vienalga, mēs skatāmies tur tuneli, baznīcu vai lielo telpu, ir būtiski tas, ka tā atbalsts var rasties tikai tajā brīdī, kad mums tiešām ir liela telpa apkārt. Ir jābūt kaut kādām sienām, bet tām sienām ir jābūt
pietiekami tālu no mums, un vislabāk ir tieši tāpatās, kā tur bija rakstīts, piemēram, baznīcās vai tuneļos, tas iekārtojums ir ļoti tāds vienkāršs, nav nekāda aizskara, nav nekādu citu materiālu pie sienām, kas varētu to skaņu slāpēt. Tas ir viena no tām lietām, kas ir būtiska. Nu, lūk, un otra lieta, kas man likās ritīgi forši, ja runājam par to, kur Rīgā var dzirdēt atbalsti, tad šis attēls un šī vieta, tā bultiņa, kas norāda uz to vietu, ir pie operas. Ir tas starp operu un LU galveno ēku, kas ir Raņa bulvārī, ir parciņš, un tad tajā parciņā ir tāda viena, izskatās tā kā pēc dobes, citreiz uz Ziemassvētkiem tur ieliek pa vidu vēl arī Ziemassvētku keglīti, bet tur ir ļoti forša tā akustiskā parādība, iepšu tā, ko mēs šodien runājam, atbalsts, iekāp tur iekšā un pamēģina runāt, jo tur ir ļoti, ļoti dīvaina sajūta. Varbūt kāds ir stāvējis tur un pamēģinājis jau to savu atbalsi. Nav laikam. Bet tur ir tā dīvainā sajūta tā, ka, ja tu vienīgais to atbalsti dzirdi, tad, kad tu stāvi tur pa vidu, ja kāds tev ir blakus vai apkārt, un viņi nestāv kopā ar tevi tajā viducītī, tad viņi to atbalstu nedzird. Ir kāda ideja, kas tur apakšā varētu būt, kāpēc tā atbalsts ir tieši tajā punktā? Laikam, kāds raksta. Jo tur lejā ir tunelis. Jā, tunelis varbūt negluži, bet tuneļa veidīgs izstrādājums, ko mēs varētu saukt par aku. Tas tie vienkārši tad gara truba, caura, tur nekas vienkārši nav aizpildīts. Iespējams, ka tur iepriekš bija visticamāk kaut kāds, aizmirst pēkšņi tik agras. Strūkla, ka visticamāk tur varētu būt bijis iekšā, kāpēc tur tā aka ir palikusi, tāpēc, ka tur vajadzēja tam ūdenim kaut kādā vietā uzkrāties, un tagad to strūkla, kas nav, tur ir pa virsu, ir vienkārši ar betonu plāksni pārsats, savukārt tas tukšais vidus viņai ir palicis, jā, un tad tajā tukšumā patiesībā notiek tā atbalsošanās, lai gan apkārt nav nevienas sienas vismaz tik lielas, kurā varētu tā atbalsošanās notikt. Tāpēc, ka tur eglīti var ielikt, tāpēc, ka pa vidu, pa virsu viņai ir tāds betona pārklājums, tāpēc tur var droši arī uzkāpt ar savām kājām, tāpēc tur nav nekāda nedrošība. Vienkārši citreiz liekas ļoti dīvaini, ka tu kāp dobai pa vidu. Es arī pirmoreiz biju ļoti negribēju, man liekas, ka man kāds āzē, un es nesapratu, priekš, kam man tur ir jāiet, un kas tur forši būs. Bet patiesībā ir rītīgi laba ideja. Ja gadījumā jūs kādreiz sanāk centrā pabūt, tad es ieteiktu pamēģināt paskatīties, vai tur ir tukšs, un ja tur ir tukšs, tad mēģināt iekāpt un pašiem pārbaudīt, kā tur ir. Man liekas, tādas foršas lietas, kad pilsētvidē var atrast kaut kādas neparastas parādības. Un mēs tad lēnām iesākām par to, ka mēs vienu skaņas izplatīšanās parādību ļoti labi zinām, kas ir atbalsts, to mēs esam pieredzējuši, to mēs zinām pēc nosaukuma, mums ir arī ideja par to, kā tas strādā. Un tad šodien vajadzētu vairāk arī paskatīties skaidrs, kad ir arī citas, kuras mēs arī esam novērojuši, bet mēs varbūt neesam pamanījuši, kad viņas ir. Lūk, un ja mēs skatāmies uz struktūru tieši tāda pati kā iepriekšējās reizēs, respektīvi no sākuma mēs esam šeit, mums ir Zoom stunda 40 minūtes, kurā mums visiem obligāti ir jāpiedalās. Tad pēc tam es esmu sagatavojis arī uzdevumi.lv ieskaitīts, neieskaitīts testu, kuram ir dotas it kā 10 minūtes, lai aizpildītu, jo pēc šīs stundas mums pēc saraksta tāpatās būtu vēl viena fizikas stunda, tāpēc es arī iesaku uzreiz pēc šīs stundas to darīt, jo tad pirmām kārtām nav iespējams aizmirst, ka tas testiņš ir jāizpilda. Un otrām kārtām tam ir vislielākā pievienotā vērtība, jo tas tests ir domāts pašpārbaudei jums un tādam tā kā indikātoru veidā priekš manis, jo jūsu izpildat uzreiz redzat, ko jūs atceraties un ko jūs esat sapratuši, vai jūs esat tiešām iemācījušies visu, kas stundā bija jāiemācās un varat ar mierīgu sirdi atpūsties vai pievērsties citiem kaut kādām lietām, ko jūs vēlaties darīt vai kuras ir obligāti jādara citos priekšmetos. Un man tas ir vienkārši veids, kā paskatīties kopā uz klasi un arī individuāli, kas ir tās lietas, kuras sanāk labi un kas ir tās lietas, kurām varbūt mums jāpiestrādā nākošajā reizē.
Un tāpēc arī tam neieskaitīts testiņam, tos rezultātus jūs varat arī pēc tam apskatīties gan tajā uzdevuma.lv, gan arī e-klasē, jūs uzklikšķinat uz savu jūs varat redzēt, piemēram, kuros jautājumos jums ir bijis pareizā atbilde un kuros jautājumos jūs esat kļūdījušies. Un tādā veidā arī uzreiz saprotot, kas ir tās lietas, kurām pašiem vairāk jāpievērš uzmanība. Nu, lūk, un tā kā mums ir viena Zoom stunda obligātā, kura mēs šobrīd esam, un otrā stunda tad ir veltīta tam, ja gadījumā tomēr pēc tās testa izpildīšanas vai pēc mācības stundas ir saprotams, ka kaut kas nav līdz galam tomēr bijis saprast, tad mierīgi var pieslēgties, tai otrai stundai es te būšu un jūs gaidīšu, un pieslēgšanās tieši tāpat ar to pašu saiti un meeting ID un paroli. Un tad mēs varam vienkārši pievērsties tai attiecīgās nedēļas tēmai, šodien tās par skaņas izplatīšanos, bet tajā otrajā mācības stundā tad katru nedēļu tas plānojums ir tieši tāds, ka pirmā mācības stunda ir domāta priekš jaunās vielas un otrā mācības stunda domāta priekš tiem, kuriem vēl nepieciešams kaut kādi papildus skaidrojumi. Nu, un ja mēs skatāmies par to, ko mēs šodien skatīsimies, tad to atstarošanos, jeb šo atbalstu mēs jau redzējām, bet es gribētu, lai jūs arī izlasat visas pārējās skaņas parādības, kuras mēs ikdienā novērojam. No sākuma katrs pie sevis. Labi, Emma, vai tu varētu saviem vārdiem pastāstīt, kāds tad mums šodien tie mūsu mērķi ir? Emma, es tev nedzirdu, vai tu ar mani šobrīd runā? Man nebija ieslēgts mikrofons, ļoti atvainojos. Nekas. Man likās, ka man ieslēgts. Tātad šodien mēs runāsim par skaņas rimšanu. Jā. Par skaņas atbalsu. Jā. Tad tur bija kaut kas par apliekšanās ap kaut kādu šķērsli vai objektu. Jā, labi. Un tad bija skaņas lūšana. Jā, super. Lielas paldies. Jā, liekas varbūt dīvaini, kad skaņa liecās uz šķērsli, bet mēs to ļoti labi zinām, ka tā ir. Un to jūs grupu darbā tūlītās, es būšu sagatavojuši informāciju, jūs arī redzēsiet, ka jūs patiesībā zināt, ka tas ir. Un arī skaņas rimšanu arī jūs noteikti esat novērojuši arī paši, ja mēs dzīvojam tādā pasaulē pilna ar skaņu. Skaņas lūšana ir vienīgais, kas ir visinteresantākais, jo liekas dīvaini, kā skaņa var tā paņemt un tādā veidā tā kā salūst, tā kā salmiņš. Bet kaut kas līdzīgs notiek, un tā ir vienīgā no tā parādībām, kas ir kaut kas pilnīgi jauns, kuru varbūt jūs maz iepriekš tā neesat pievēršus uzmanību tai lietai. Nu? Mēs to darbu pildīsim tā kā ar tiem meeting rooms vai kaut kā atsevišķi, tas ir grupu darbs? Meeting roomos, jā. Okay. Jā, tieši par to tik tūlīt gribēju stāstīt. Jā. Tātad, kāds mums plāns? Plāns mums ir sekojošs. Mēs, jā, tā kā es teicu, mēs sadalīsimies, respektīvi es jūs sadalīšu, Zoomā tā sauc par breakout rooms, tātad jūs varēsiet mierīgi sarunāties savā starpā tur un izdiskutēt visu, kas ir nepieciešams. Vai jūs iepriekš, vai man pastāstīt vēlreiz atgādināt par tām breakout rooms un kā tas strādā, vai to jau jūs esat diezgan labi apguvuši, kā ir? Man liekas, ka nevajag.
Kad nevajag stāstīt? Es domāju, ka nē. Labi. Tad es tagad nomainu, nevis rādu prezentāciju, bet parādīšu vēlreiz to failu, kas ir e-klasē, lai ir vieglāk orientēties, kas tur notiekas. Tā, e-klasē es pievienoju, sanāk, ka 2 faili ar nosaukumu grupu darbs, bet viņi abi divi ir pilnīgi vienādi, atšķirās tikai, vai tas ir Words vai tas ir PDF, atšķirībā no tā, kā jūs gribat strādāt, vai tajā failā uz vietas, vai varbūt. Jo PDF arī patiesībā var iekrāsot atbildes. Vienīgais ir tas, ka varbūt ir kaut kāda datora, kur labāk draudzēs ir PDF nekā ar Word. Lūk, grupās es jūs sadalīšu par 4, jo ir 4 parādības. Tieši tāpatās kā mūsu tajos sasniedzamies rezultātus, tās lietas, kas mums šodien ir jāzina. Tad, kā mēs darīsim? Mēs darīsim sekojoši. Tad katrs no jums grupiņā izvēlēsies vienu lapas pusi, ir 4 lapas puses, jūs ir 4. Un tad izlasiet rekur te tāds maziņš gabaliņš augšpusē, un pēc tam apakšā ir jautājumi. Bet jautājumi tāpatās kā iepriekšējā reizē, tas grupu darba tā galvenā doma ir sekojoša, ka tā kā jūs izlasat katrs par savu tēmu, to mazo gabaliņu, kas ir augšpusē, tad tie jautājumi, kas ir apakšpusē, viņi ir par citām tēmām. Un tāpēc jūs sākat ar to, ka jūs individuāli izlasat, un tad pēc tam jūs sākat savā starpā sarunāties un mēģināt atrast tās atbildes uz tiem jautājumiem. Un tie jautājumi, viņi savā starpā atkārtojas, viņi vienkārši speciāli ir samiksēti tā, lai uz katras lapas būtu galvenā informācija pilnīgi par visām tēmām. Respektīvi, ja ir tā kā uz šīs lapas ir par skaņas rimšanu, tad tie jautājumi katrs ir par pārējām parādībām, par atbalsi, par lūšanu un par apliekšanos ap šķērsli, piemēram. Tāpēc sanāk tā, kad jūs izrunājat par tiem jautājumiem, jūs varat katrs savā lapā vai katrs savā, kaut kādos pierakstos atzīmēt tās pareizās atbildes, un tad jūs esat apguvuši par visām parādībām kopumā. Šis fails ir pieejams e-klasē, bet vai ir kāds, kurš grib, lai es to failu nosūtu arī caur Zoom, caur čatu? Caur Zoom varētu. Caur Zoom varētu. Labi, tūlīt. Tad kopumā es domāju, ka jūs varētu tikt galā 10 minūtēs, tāpēc, ka tas gabaliņš ir ļoti maziņš, un tur nekas ļoti sarežģīts, manuprāt, nav. Bet es jūs sadalīšu grupiņās pa 4, un tas sadalījums būs nejaušs, bet tās ir 10 minūtes, tāpēc jūs varat mierīgi tās 10 minūtes pastrādāt arī ar nejaušiem cilvēkiem. Un tad pēc 10 minūtēm es jūs saukšu atpakaļ uz šejieni. Tā kā pat, ja jūs esat pabeiguši iepriekš, jūs varat turpināt tur palikt, pārliecināties vēlreiz, un tad pēc 10 minūtēm jūs vienkārši automātiski atgriežaties šeit. Jo tāpēc arī ļoti ērti tās breakout rooms, kad jūs varat sarunāties savā starpā, jo citreiz ir tā, ka, piemēram, ja visi vienlaicīgi sāk runāt šeit, tad ir daudz grūtāk komunicēt, tāpēc, ka visu laiku kaut kas pārklājās. Tā, varbūt kādā grupā būs arī 3 cilvēki. Es tā skatos. Tad jums vienkārši varat sadalīt, kurš ir tas cilvēks, kurš var būt, vai kuri ir tie, kuri ātrāk pabeidz, tie var arī kādu gabaliņu vairāk izlasīt. Tā, tagad jābūt paziņojumam, uz kuru jāspiež virsū, lai pievienotos savai grupiņai. Labi, jā, jo redzat, jums ļoti dažādi gāja, piemēram, kas bija tad pirmais, man liekas, Francesco grupa, bija jau laicīgi, viņi jau 5 minūtēs pabeidza. Tā, ar ko Francesco, Ilja un Rauls bija vienā grupā. Kāds no jums var pastāstīt, ko jūs darījāt tā, lai jūs varētu tik ātri pabeigt, kā jums tik ātri sanāca?
Mēs sadalījām katru savu darbu. Mēs izpildījām, tad mēs salīdzinājām atbildes. Katrs pateica savu variantu atbildes. Nu, redz, jā, te galvenais grupu darbā tiešām ir tā darba dalīšana un tāda ātrā darbošanās. Labi, Emma, man liekas, tu gribi kaut ko teikt? Jā, mēs bijām vienkārši trietā, tāpēc mums bija nedaudz lēnāk, un mēs darījām tā, ka mēs katrs pēc tam, ka mēs izlasījām, mēs 3 vārdos pateicām 3 svarīgākās īpašības, un tikai tad lasījām katrs jautājumu kopā atbildēm, tāpēc tas bija laikietilpīgāk. Jā, labi. Ir, protams, ļoti daudz dažādu veidu, kā mēs to varam izdarīt, jo arī loģiski mēs katrs arī drusku dažādā ātrumā, dažādā veidā strādājam. Tas nav nekāds pārmetums vienkārši to, ka, jo Frančesko, Ilja un Rauls, viņi arī bija trietā vienā grupiņā. Tas tā. Labi, bet ja mēs runājam par tiem jautājumiem, vai ir kaut kas neskaidrs par to, ko jūs gribētu arī tagad saprast, vai jūs pareizi izdomājāt tos atbildes? Viss klusē. Aneta, tu pirms tam teici, ka jūs grupu arī nepabeidz, vai tu biji kopā ar Emu? Es biju kopā ar Emu, jā. Mēs nepabeidzām, tāpēc, jo mēs bijām 3. Labi, pilnīgi nevienas jautājumus jūs neizrunājāt, jo kopā tas mēs izrunājām pirmo. Pirmajiem. Nu, mēs tos pirmos 3 izrunājām. Jā, mēs apstājāmies pie tā, kurš bija par pēdējais pirmajā. Labdien. Pēdējais pirmajā lapā? Jā. Tas bija tik rēcīgi. Pēdējais pirmajā lapā? Par kāpēc vakarā ir labāka dzirdamība nekā dienā? Jā, bet mēs neizlasījām to pēdējo lapu, tāpēc es gribēju viņu sākt lasīt, bet apstājās tas breakout room. Nekas labi. Pārējie, kur paspēja to par to, kāpēc vakarā ir labāka dzirdamība nekā dienā, var palīdzēt saviem klases biedrinēm. Kādas tur būtu pareizās atbildes? C. C. Tieši C variants bija tas, kas būtu netik korekts īpaši no fizikas viedokļa, jo to vai vakarā tiešām ir mazāk. Mēs nevaram zināt, bet tur tam pēdējiem jautājumam varēja redzēt, ka tur ir 2 attēli pašā pēdējā lapā. Un tur zem attēliem ir skaidrojums. Kur tūlīt tās uzlikšu uz ekrāna. Attēli, zīmējumi. Te ir viens zīmējums, un te ir rakstīts to, kad skaņa vēsā gaisā izplatās lēnāk nekā siltā gaisā. Tas ir viens, jo tie uz to pēdējo jautājumu tur bija rakstīts, kad ir vairākas pareizās atbildes. Tad tas, kad ir gaisam ir dažāds siltums, un tas siltums ietekmē to, kā skaņa izplatās. Un rekur te bija par to, jā, respektīvi, te ir, kad arī ir tas pats vēsums, un tā skaņa rekur noliecās, jo te viņi izplatās uz augšu, un savukārt vakarā viņi te noliecās uz leju. Un tad tas pirmais jautājums vēlreiz jāpaskatās, jau aizmirsu. Kur ir tātad, pirmās 2 atbildes nāk pareizes, jo pirmais ir tas, ko mēs izlasījām pie pirmās, ka vēsā gaisā izplatās lēnāk, un līdz ar to, ka izplatās lēnāk, tad tie skaņas viļņi salūst un noliecās tuvāk zemes virsmai. Labi, varbūt vēl kāds jautājums, kur jūs gribētu pārunāt? Vienīgais jautājums, ko es gribētu pārunāt, cik ir dzimumu? 3. Labi, bet ja mēs runājam par skaņas izplatīšanās īpašībām? Man nav jautājumu. Jā.
Labi, tad no jums es vēl gribētu, lai jūs ieiet izpildīt uzdevumu.lv testiņu. Viņam bija, man liekas, 4 vai 5 jautājumi. Viņš galīgi nav ilgs un galīgi nav sarežģīts. Lai vēlreiz pārliecinātos, vai viss ir bijis pareizi saprasts, vai ir arī saprasts tās skaņas īpašības, ko katra nozīmē, kur mēs viņus varam redzēt ikdienā. Un, ja gadījumā ir kaut kādi papildus jautājumi, vai, piemēram, to teikt pēc testa izpildīšanas, vai pēkšņi pildot testu ir skaidrs bāds, bet es šito nesaprotu, tad atceramies, ka droši pieslēdzamies otrajā fizikas stundā ar to pašu linku paroli meeting ID, es jūs gaidīšu, un ja gadījumā ir jautājumi, labprāt palīdzēšu to tik galā. Tad, no manis tas arī viss, un visu labu, un tiekamies nākamajā nedēļā. Visu labu! Labu! Uzredzēšanās. Spicy nigger! Slabu! Labu. Slabu!